Sveicināti podkāstā Enneagrammas mazie noslēpumi. Mani sauc Elita Moisē, un es ticu, ka biznesā galvenais ir mācīt lasīt cilvēkus, nevis ciparus. Esmu biznesa vadītāja ar 20 gadu pieredzi industriālo biznesa parku attīstībā Latvijā. Tūkstošiem simtiem jaunu kvadrātmetru, tonnām tehnoloģiskie risinājumi, desmitiem jaunas rūpnīcas un apmierināti klienti. Un jā, pozitīvi rezultāti. Pamatā tas ir komandas darbs. Jā, nenoliedzami, tie ir profesionāļi, sava amata, riktīgi profesionāļi. Bet ziniet ko? Kā vadītāji, tas ir mazākais, ko es no jums gaidu. Profesionāls konstruktors, inženieris, mārketinga vadītājs, finanses direktors, bet ir vēl kaut kas, kas ir panākumu atslēgas pamatā. Tās ir tā saucamās soft skills. Kādas ir jūsu emocionālās prasmes? Kā tu risini konfliktus? Kā tu līdz viņiem nonāc vai kā tu no viņiem izej ārā? Kā tu veido attiecības ar kolēģiem un ar klientiem? Kā tu strādā spriedzes apstākļos? Lai šīs prasmes pilnveidotu vai pat izveidotu, sevi ir ļoti labi jāiepazīst vispirms. Savas vājās puses, savas stiprās puses, lai tās varētu uzlabot. Šajā podkāstā padalīšos ar jums ar unikālu instrumentu, ar kuru pati strādāju jau vairāk nekā 12 gadus. Šis instruments, pa ko jūs dzirdēsiet podkāstā Enneagrammas mazie noslēpumi, palīdzēs jums uzlabot jūsu komunikācijas prasmes, labāk risināt konfliktus vai pat viņos neiekļūt, palīdzēs uzlabot attiecības ar sevi un apkārtējiem, palīdzēs iepazīt un ar lielāku sapratni un toleranci izturēties pret pasauli. Šogad laikā esmu daudz strādājis ar sevi, ar individiem, ar komandām, lasījis lekcijas, piedalījusies praktiskās nodarbībās, uzstājusies konferencēs un arī strādājis ar aktieriem un režisoriem, lai palīdzētu veidot autentiskus tēlus gan uz skatuves, gan kino. Man ir laba pieredze. Šajā podkāstā esmu gatava dalīties ar jums ar praktiskiem padomiem un reālām dzīves situācijām, kas noteikti uzlabos jūsu komunikācijas spējas, jūsu sadarbības spējas, jūsu attiecības ar sevi un sev tuvākajiem. Pievienojies man šajā podkāstā, un mēs dosimies aizraujošā ceļojumā, kur spēsim saredzēt savas konstrukcijas un varbūt pat atbrīvoties no viņām. Pirms 12 gadiem piedalījos kādā Elijas namā organizētajā nedēļas nogales pasākumā. To vadīja pazīstamais grāmatu autors un teologs Juris Rubens. Viņš runāja par dvēseles 9 sejām, jeb par mācību, ko sauc Enneagramma. Pirmo reizi par tādu dzirdēju. Nosacīta runa gāja par tādām 9 cilvēku saimēm, jeb personības tipu saimēm, kur katrs no cilvēkiem darbojas savas motivācijas vadīts. Visiem ir atšķirīgi aizsardzības mehānismi, atšķirīgi uzvedības paterni, kas man jāatzīst bija ļoti precīzi raksturoti, bija ārkārtīgi interesanti. Un lai gan Juris mūs brīdināja, ka nav tādi labāki vai sliktāki tipi, vai svarīgāki vai sekundāri tipi, man likās, ka labi ir izvēlēties tipu numur 1. Tomēr pirmais cipars. Tā es arī izdarīju, jo man likās, ka tas viss apraksts atbilst tam tēlam, kāds man toreiz bija. Tāds augstas morāls un ētikas principu cilvēks, kurš vienmēr cenšas domāt un darīt labi, cilvēks, kurš zina, kādai ir jāizskatās pasaulē, un cenšas to pielabot, lai viņa atbilstu viņa skatījumam. Vadītājs, harizmātisks cilvēks, labs cilvēks. Es izvēlējos šo tipu un pārtraukumā ļoti priecīgi gāju klāt Jurim un teicu, ka es esmu atradusi. Viņš padomāja un prasīja, vai tu dzirdi iekšējo balsi? Es īsti nesapratu, ko viņš prasa, un tāpēc pārprasīju, kādu iekšējo balsi. Viņš saka, tad tu neesi šis tips. Turpmāko pusotru dienu es sēdēju, un lai gan bija ārkārtīgi interesanti klausīties par citiem tipiem, un es mazliet aizsapņojos par to,
kuri varētu būt mani draugi, mani rādi, mani ģimenes locekļi, man tomēr nedeva mieru jautājums, kurš ir manējais. Un man jau šķita, ka tāds nemaz nav. Un tā bieži vien ir arī semināros, kad cilvēki noklausās materiālu un viņi saka, es atpazinu daudz cilvēkus, tikai sevi neatpazinu. Otrās dienas beigās, kad Juris stāstīja par kādu tipu, kas ir ārkārtīgi pašpārliecināts, ļoti spēcīgs, vizionārs, stratēģis, milzīgs kontrolētājs ikdienā, cilvēks, kas ir gatavs iesaistīties konfliktos un tikpat ātri no viņiem iziet, cilvēks, kurš dažkārt uzvedās kā tāds zilonis trauku veikalā, radot diezgan nepatīkamas sajūtas apkārtējos. Tajā brīdī man iestājās moments. Par šo momentu jums noteikti stāstīs enneagrammas skolotāji arī citās reizēs. Tikai šis parasti būtu jājūt attiecībā uz sevi. Bet pirmajā reizē es to jūtu attiecībā uz savu paziņu. Es domāju, es tagad saprotu, kāpēc viņa ir tāda maita. Iziet ārā no biroja, tur pus birojas paliek asarās. Bet tajā brīdī es sajūtu fiziski sliktu sajūtu. Kaut kas pilnīgi kāp augšā. Un tad, kad tas sliktums nonāca līdz manām smadzenēm, es dzirdēju sevi sakam, Eltiņ, tavs tips. Man bija reāli fiziski slikti. Man likās, ka man vajag zāles, man vajag palīdzību, mani kaut kā ir steidzami jāsalabo. Šīs zāles es atradu jau pēc mēneša Kalifornijā, Enneagrammas institūtā pie paša Rasa Hudsona. Rass Hudsons ir Enneagrammas institūta dibinātājs un lielākā autoritāte Enneagrammas pasaulē. Kā izrādījās, arī tas ir mana tipa paterns – klausīties, pakļauties un saņemt informāciju tikai no lielākajām autoritātēm. Pašā pirmajā nodarbībā Rass paskatījās uz auditoriju, mēs tur bijām kādi 60 cilvēki no daudzām pasaules valstīm, un viņš teica, ja jūs šeit redzat 60 dažādus cilvēkus, jūs vēl guļat. Ja jūs redzat vienu cilvēku, tu esi pamodies. Es toreiz domāju, labi, drusku tā pārspīlē, tā drusku muļķīgi, manuprāt, izklausās. Ir pagājuši daudzi gadi, un es saprotu, ko Rass toreiz domāja. Es vēl ar vienu mēdzu apmeklēt viņa nodarbības, un viņš vēl ar vienu ir mans lielais skolotājs. Ir diezgan saprotami, ka mēs visi spriežam, domājam, redzam, rīkojamies ļoti atšķirīgi. Lietas un cilvēkus un pasākumus mēs redzam no katras no sava skatu punkta. Mums katram ir tāds īpašs filtrs, caur kuru mēs skatāmies uz vienām un tām pašām situācijām, pasākumiem un cilvēkiem. Un pašās beigās tas, ko mēs domājam par konkrēto cilvēku situāciju vai pasākumu, ir visai attāls sakars ar reālo situāciju. Mēs visi esam atšķirīgi, un mūsu atšķirība pamatā ir vairāki faktori. Viens no viņiem ir mūsu iedzimtais mantojums. Es tepat nerunāju par tēva garo degunu vai vecmāmiņas pēdiņu vai vectētiņa ausslipiņu. Zinātnieki ir konstatējuši, ka 25% no visām emocionālajām traumām mēs iegūstam jau prenatālajā periodā, vēl atrodoties mātes miesās. Atkarībā no tā, kāda māmiņai bija grūtniecība, cik daudz satraukums viņa ir piedzīvojusi, bailes vai kādi ir bijuši pārdzīvojumi. Un tad savā pieaugušā cilvēka vecumā jūs pēkšņi konstatējat, ka ir tādas lietas vai situācijas, kad jūs uzvedaties diezgan neadekvāti un izskaidrojumu tam nav. Kā piemēram, tad, kad man kādreiz cilvēki palūdz nest kādu smagumu. Ziniet, kā ģimenē bieži vien gadās, ka ir jāpārstumj mēbeles vai kaut kas kaut kur ir jāiznes, man ir milzīgs aizvainojums. Un es nekad nebūtu sapratusi, par ko iet runa, līdz brīdim, kamēr kādus gadus 10 atpakaļ es runāju ar savu māmiņu un mēģināju noskaidrot, kāda tad bija viņas grūtniecība. Es piedzimu augusta beigās, un mamma teica, jā, tas bija smags augusts. Mēs dzīvojām tālu laukos, prom no pārējās civilizācijas, es varētu teikt, jo tēvs bija lepns un atteicās iet dzīvot ciematā. Ciema vadība teica, tad kulies pats kā māki. Un mēs arī kulāmies.
strādājām daudz. Mana mamma ar visu lielo punci gāja tīrumā un pļāva rudzus ar sirpi. Tas tikai bildēs izskatās ļoti romantiski un skaisti, bet patiesībā tas ir smags fizisks darbs, pļaut rudzus ar sirpi un likt tos statiņos. Tā pagāja viss augusts, pēdējās grūtniecības nedēļas, un nedēļu pirms lielās dienas mamma gāja barot lopiņus, cēla lielo spaini pāri aizgaldai. Tad man pietika. Es vienkārši nācu ārā. Nav brīnums, ka man nekad nepatīk nesāt smagumus. Nākamais faktors, kas mūs ietekmē, ir vide. Kādā mēs esam piedzimuši, cilvēki, kādi mums ir apkārt, vecāki, brāļi, māsas. Protams, iespējams, ka jums ir paveicies un jūs piedzimāt tādā vidē, kur jūs saprot, apmierina jūsu vajadzības, spoguļo jūsu vajadzības. Vecāki savā starpā nestrīdās un saulīt spīd vienmēr. Jūsu personība nebūs tik ļoti izteikta, jūsu tips nebūs tik ļoti izteikts. Ja jums nav laimējies piedzimt tādā sabiedrībā un jums jau pašā sākumā bija jācīnās par savu izdzīvošanu vai par iztikas minimumu vai par to, lai varētu veselīgi izaugt, tad ir drusciņ savādāk un jūsu personības tips ir diezgan izteikts. Un trešais faktors ir jūsu temperaments. Mēs piedzimstam ar ļoti atšķirīgiem temperamentiem. Jūs noteikti būsiet pamanījuši, ka ģimenē ir vairāki brāļi, māsas, bērni, bet viņi visi atšķirās tik ļoti, ka grūti iedomāties, ka viņi ir piedzimuši vieniem vecākiem. Lūk, tas, kas mēs beigās esam, ir atkarīgs no tā, ko šis temperaments māk izdarīt ar to vidi, kur mēs piedzimām, un ar mūsu iedzimto mantojumu. Bez tam mēs visi jau ļoti agrā bērnībā izveidojam katru savu izdzīvošanas stratēģiju, jo mums ir vajadzība pēc mīlestības, pēc drošības, pēc labsajūtas, un mēs kaut kā ļoti neapzināti izvēlamies tās konstrukcijas, kas mums palīdz piepildīt šīs vajadzības. Piemēram, varbūt jūs bijāt ļoti mierīgs bērniņš, un jūs ļoti ātri sapratāt, ka labāk ir nebūt tam, kas rada konflikta situācijas. Jūs bijāt bērniņš, kuru vienmēr atrada tieši tajā vietā, kur atstāja. Un tā ir palikusi jūsu stratēģija uz visu mūžu. Neradīt konfliktus cilvēku starpā. Varbūt, ka jūs bijāt tas bērniņš, kur vienmēr zināja, ka man ir jābūt labam puisītim vai labai meitenītei, un es zinu, kāda ir pareiza pasaule, un es palīdzēšu maniem vecākiem to pasauli tādu veidot. Vai arī jūsu stratēģija bija tāda, ka jūs sapratāt, lai dabūtu mīlestību no vecākiem, jums pirmām kārtām viņiem ir jāpalīdz mazā saimniecīta, mamītes palīdzētāji, mazais vīrietīts, mammas un tēta palīgs, bet varbūt jūs stratēģija bija vienmēr nākt mājās ar vislabāko iespējamo atzīmi un vimpeli un sasniegumiem, jo tā jūs sapratāt, ka jūs mīlēs un novērtēs. Ja arī varbūt jūs slēpāties no saviem vecākiem, sirsnīgi ticēdami, ka tie nav jūsējie, un tad, kad jūs paaugstieties, viņi beidzot atzīsies, ka jūs esat adoptēts. Varbūt jūs bijāt tas bērniņš, kas vienmēr mēģināja iedziļināties detaļās, un jums likās, ka pārējie skrien pārāk ātri un neliek jums mieru, jo jums gribās izzināt pasauli pašam caur savu mazo prizmu. Ja jūs arī visu laiku gribējāt iekļauties kolektīvā, un jums likās, ka galvenais ir drošība, un ja es esmu starp mammu un tēti un saviem tuvākajiem, kas mani pasargā, tad pasaule ir skaista. Bet varbūt, ka jūs bijāt bērniņš, kuram ļoti gribējās priecāties par dzīvi, un jūs sapratāt, ka varbūt pasaulē nav tik daudz prieka, bet jūs būsiet tas prieka avots. Un varbūt, ka jūs bijāt tas bērniņš, kurš jau bērnībā saprata, ka vai nu es, vai nu mani. Un jūsu temperaments bija tik aktīvs, jūs bijāt tik emocionāls un vienmēr iekulāties nepatikšanās, un jau ļoti agri sapratāt, ka bieži saņemsiet atraidījumu. Un tāpēc vienmēr sagatavojāties tam. Nekad neizrādījāt, ka jums sāp vai ka jums ir bailes. Tā bija ar mani. Un man pagāja ilgs laiks, kamēr es to sapratu un kamēr iemācījos negatavoties atraidījumu, bet priecāties un saņemt to, ko es varu saņemt tajā brīdī. Bērnība jau sen ir pagājusi, bet mēs turpinām nesāt šīs bruņas un nevaram atbrīvoties no šiem aizsardzības mehānismiem. Viņi nav slikti, bet viņi mums neļauj izmantot visu savu potenciālu.
Mēs esam pastūmuši malā ļoti daudzas savas iespējas tikai tāpēc, ka viņas mums nenodara pie šīs izdzīvošanas stratēģijas. Mēs viņus esam nolikuši tā saucamajā ēnā. Darbs ar ēnu ir vesels temats, par ko mēs varbūt kādreiz parunāsim. Tāpat arī iekšējais bērns tur ir drusciņi apvainojies, jo arī viņam jūs nepievēršat uzmanību. Tas, kas jūs esat kļuvis tagad, ir drusciņi atšķirīgs cilvēks nekā tas, par ko jūs sapņojāt ar savu mazo iekšējo bērnu, kad jums bija 8 gadi. Mums ir sveša mūsu patiesās dabas spontāna izpausme. Toties autopilots rullē. Tas atkal tas nav slikti, tāpēc, ka šajā tehnokrātiskajā laikmetā, kad informācijas ir tik daudz, tas palīdz prātam atpūsties. Kāpēc, lai autopilotā neizdara lietas, par kurām nav īsti jādomā? Jums taču noteikti ir gadījies tā, ka jūs atnākat vakarā no darba, ārkārtīgi nogurs un vienkārši ieveļaties dīvānā, noliekot savas auto atslēgas tajā vietā, kur jūs viņas parasti noliekat. Tikai no rīta viņas tur nevar atrast. Un visa ģimene meklē, kur ir tās auto atslēgas, līdz kamēr kāds paskatās atkritumu konteinerī. Tur viņas arī guļ kopā ar atkritumu maisiņu, kur jūs vakar izmetāt. Vai arī maks, kur jūs atkal visu rītu nevarat atrast, guļ mierīgi blakus biespienu paciņai leduskapī, kur jūs tur vakar ielikāt. Līdz brīdim, kamēr mēs neredzam un nesaprotam, ko mums maksā dzīvot tādu dzīvi, kādu mēs dzīvojam, mēs nevaram no tās izkļūt. Kamēr mēs neredzam, ka mēs dzīvojam kā cietumā, kamēr mēs neredzam, kādu kastīti ap sevi esam uzbūvējuši, mēs nevaram no tās izkļūt. Tie no jums, kas tagad gatavojās nospiest spogu stop, jo jūs negribat, lai jūs ieliek vēl vienā kastītē, jūs tas vienkārši neinteresē, es jūs palūkšu uzkavēties, jo es jums tūlīt atklāšu enneagrammas pirmo mazo noslēpumu. Mēs visi esam jau tajā kastītē. Un enneagrammas mērķis nav jūs ielikt vēl vienā. Enneagrammas mērķis ir jums parādīt, kurā kastītē jūs esat nokļuvis, un galvenais, kā no šīs kastītes izkļūt. Vairāk informācijas par šo manos nākamajos podkāstu raidījumos un piesakojiet informācijai YouTube, Apple podkāstu un Spotify platformās. Ja jūs gribat zināt vēl vairāk informācijas līdz nākamajam podkāstam, es jūs aicinātu pastīties manā mājaslapā www.enneagramma9zīmes.lv vai arī atšķirt un notraukt putekļus no es esmu pārliecināta jūsu grāmatplauktā esošās Rasa Hudsona grāmatas Enneagrammas gudrības. Es esmu Elita Moiseja un šis ir podkāsts Enneagrammas mazie noslēpumi.